Īsā pamācība tam, kā Mārupas novada pašvaldībai iesniegt priekšlikumu par Mārupas novada teritorijas plānojumu 2024. līdz 2036. gads. Pirmkārt, dodamies uz geolatvija.lv. Nokļūstot tur, apstiprinām sīkdatnes visas. Izvēlēsimies teritorijas izmantošanas iespēju un otrkārt pieslēgsimies. Izvēlēsimies mana darba vieta un autentificēties. Autentificēšos ar e-paraksts mobīlu, bet var to izdarīt arī ar citiem instrumentiem, kā piemēram Smart ID vai internetu bankām. Autentificējos un ievadu savu paroli, lietotāju numuru. Apstiprinu savā telefonā. Esmu autentificēts un atgriežos pie pakalpojuma. Geolatvijas sistēma ļauj man apskatīt plānošanas dokumentus. To es izvēlos šeit un konkrēti izvēlos Mārupes vārdu, jo automātiski tiks atrasts aktuālais plānojums, kas mums ir vajadzīgs. Izvēlos to, redzu iezīmētu Mārupes novadu un atceros manu sāpi. Šajā gadījumā mana sāpe, piemēram, šajā piemērā būs Božu ūdenskrātuves pieejamība. Iesniegšu priekšlikumu, nospiežot uz priekšlikumu iesniegšanas un varu šajā brīdī izvēlēties, vai priekšlikums būs par visu dokumentu kopumā vai kādu konkrētu atrašanās vietu. Atlikšu punktu kartē, kas man ir aktuāli. Tas būs šeit. Punkts atzīmēts kartē. Un tagad es varu ierakstīt manu priekšlikumu. Lūdzu, ļauj iedzīvotājiem iekļuvi Božu ūdenskrātuves teritorijai, neraugoties uz Latvijas valsts mežu nomnieka idejā šai vietai. Šāds te priekšlikums uzrakstīts. Tagad atliek iesniegt. Varu norādīt savu telefona numuru vai arī to nedarīt un priekšlikumu iesniedzu. Parādās ziņa, ka priekšlikums ir veiksmīgi iesniegts. Ja nemaldos pie izvēles vai pie sava profila, varu izvēlēties mana līdzdalība un atrast manis iesniegto priekšlikumu. Te nu viņš ir. Sniedziet priekšlikumus.